Šā gada 5. septembrī svinīgi atklāja Liepājas reģionālās slimnīcas rekonstrukcijas 3. un 4. kārtu, kas vismaz esošā Eiropas reģionāla attīstības fonda projekta ietvaros bija noslēdzošās. Rekonstrukcijas laikā slimnīca piedzīvojusi ļoti lielas pārmaiņas. Liepājā ir veikts mērķtiecīgs darbs, lai slimnīca sakārtot atbilstoši modernām medicīnas principiem. Un tas ir tā varbūt patīkama atšķirība, ka šeit netiek vienkārši remontēt, šeit tiek domāts arī par to, kā darīt savādāk, kā darīt atbilstoši mūsdienu prasībām gan pacientu plūsmās, gan personāla, gan arī medicīnas preču un visā loģistikā. Tas patiekami priecē, ka tiek mainīta arī ne tikai vide, bet arī varbūt procesi un attiecības. Būvniecības process nebija viegls, jo nemirkli slimnīca nepārstāja pildīt savu pamatfunkciju sniegt iedzīvotājiem medicīnisko palīdzību. Tas ir galā. Tagad slimnīca ieguvusi modernas nodaļas, jo pilnībā ir rekonstruēts slimnīcas rietumu spārns no 3. līdz 12. stāvam. Galvenais, protams, ir tas, ka joprojām mēs sniedzam pacientiem ļoti augstvērtīgu medicīnisko pakalpojumu, bet, protams, ka viennozīmīgi svarīgi arī tāds, kādos apstākļos tas tiek sniegts. Ja, un par sasniegto, kādu jūs redzat, tagad mēs esam ļoti apmierināti. Cerams, ka tas patiks arī pacientiem un darbiniekiem. Ja. Lielākā rūpe būtu, lai pacienti saprastu, ka to visu vajadzētu saudzēt, jo bez viņiem vēl ir citi pacienti, kas arī gribēs ārstēties tikpat jaukās, tīrās un saulēnās telpās. Līdz ar slimnīcas rekonstrukciju liels pārmaiņas piedzīvojusi dzemdību nodaļa, kas ne tikai no 9. stāva pārcēlusies uz 2., lai būtu blakus jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļai un operāciju blokam, bet arī ir aprīkot ar vismodernāko aparatūru un inventāru. Mēs esam tagad ļoti tuvu gan bērnu perinatālajiem centram, kur ir jaundzimušie, slimi vai neiznesti, kurus bērnu ārsti var tālāk ārstēt un kopt un izaudzināt līdz var iet mājās. Otrkārt, mēs esam turpat tuvu pie anesteziologiem, tas ir pie operāciju zāles, kur mēs varam sniegt operāciju zālē palīdzību, un mēs esam tuvu arī reanimācijas nodaļai, kas ir ļoti svarīgi dzemdību dienestam, kad mēs varam sniegt tūlītēju palīdzību. Lūk, šāds tagad izskatās dzemdību krēsls Jasmīnu zālē, bet kopumā dzemdību blokā ir 4 dzemdību zāles ar modernizētu aprīkojumu. Papildus tam ir izbūvēta arī speciāli aprīkota telpa ar dzemdību vannu jeb jūras zāli, kurā speciāli apmācība mediķi dzemdības var pieņemt arī ūdenī, protams, ja jaunā māmiņa tādu vēlmi izteiks. Dzemdību vannā dzemdē sievietes, kas vēlas dzemdēt ūdenī bērniņus. Tā ir tagad moderna lieta. Neteiksim, ka diezgan pieprasīta, bet pacienti vēlas. Un šī vanna ir vienīgā Latvijā certificēta, un tāda ir tikai pie mums Latvijā šobrīd. Vēl dzemdību blokā ir arī neliela konferenču zāle, kurā apmācību var iziet ik viena jaunā māmiņa. Kopumā dzemdību blokā ir izvietotas 15 pēcdzemdību palātas, nodrošinot vienlaicīgi 20 gultas vietas. Pārmaiņas skārušas arī uroloģijas nodaļa, kas pārtapus par uroloģijas centru. Tas izdevies, jo piesaistīti jauni speciālisti. Tagad slimnīcā strādā nevis 2, bet gan 4 urologi. Mums ir šie noteikumi, lai mēs to centru veidotu, jeb to nodaļu saukt par centru. Pirmkārt, tas ir tehniskais nodrošinājums, kas ir mūsu slimnīcai attiecībā uz uroloģisko palīdzību. Tas ir komandas darbs, ir šie 4 urologi un ir apmācīts nodaļas personāls, kas var piedalīties šajā darbā. Un 3. ir darba pieredze, kur arī mums ir gadiem krāta. Un panalizējot pēdējo gadu statistiskos rādītājus, tad izrādījās, ka tikai kaut kur ap 60–55% no mūsu ārstētiem pacientiem ir liepājnieki. Līdz ar slimnīcas rekonstrukciju tajā būs arī jauna nodaļa – onkoloģijas nodaļa. To uzticēts vadīt Zinaidai Štarai, kas Liepājas slimnīcā ir jaunienācēji, taču ar lielu pieredzi savā specialitātē. Pirms tam viņa 20 gadus strādājas Latvijas onkoloģijas centrā. Pamatā bija šis labais piedāvājums. Šis tas, ka tu vari izveidot jaunu nodaļu, jaunā nodaļā tu vari kolektīvu veidot un to ļāva, un tas bija tas pamats izveidot kaut ko jaunu, jo nevienmēr dzīvē tas tiek piedāvāts ne visiem, un gluži ne katrā teiksim, darba mūžā
Pilsēta ļoti patīk, pilsēta vispār ļoti skaista, kā man teica, viena no skaistākajām pilsētām, un tā jau arī laikam ir. Jā. Bet man vispār ļoti patīk, un es īstenībā esmu ļoti apmierināta, un līdz ar to, ka atklāt šī nodaļa tiek, tad mēs visi kolektīvs to ļoti gaidījām, un tagad mēs tā ļoti vēl gaidām, ka varēsim tā īsti pāriet uz šīm telpām, kad būs pilnībā nokomplektēts mēbeles un viss tad, jā. Jaunajā nodaļā palīdzību un ārstēšanu, tajā skaitā ķīmijas terapijas kursu, varēs saņemt ik viens pacients. Ķīmijterapija būs tā kā nodaļa ar gultām, un būs dienas stacionārs, kur pacientiem būs krēsli, kur pacienti saņem ķīmijterapiju un vakarā iet arī mājās. Interesanti, ka Liepājas slimnīca tik vērienīgas pārmaiņas piedzīvo laikā, kad veselības nozare valstī sūdzas par katastrofālu līdzekļu trūkumu. Liepājas slimnīcas vadītājs ir pārliecināts, ka attīstība ir notikusi pateicoties iespējai piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus un pārliecināt ar argumentiem, ka tie Liepājas slimnīcai ir ļoti nepieciešami. Tomēr otrs nemazāk svarīgs arguments ir māka liederīgi izmantot piešķirto finansējumu, izmantojot to līdz pēdējam centam. Mūsu mērķis no paša sākuma bija kļūt par Kurzemes reģionu vadošo slimnīcu, un es gribētu teikt, ka jā, mums tas ir izdevies. Projekta kopējās izmaksas bija aptuveni 15 miljoni eiro, no kuriem pašvaldības līdzfinansējums bija aptuveni 15%.